Īsi par to, kuri ir Eiropas Savienības pamatlīgumi un ko tie paredz. Eiropas Savienības pamatlīgumi ir tiesiskās sistēmas pamatā, definējot tās institucionālo struktūru, kompetences jomas un dalībvalstu attiecības. Līgums par Eiropas Savienības darbību. Šis līgums, kas agrāk bija zināms kā līgums par Eiropas kopienas dibināšanu, nosaka specifiskas politikas jomas, kurās Eiropas Savienība var rīkoties un nosaka procedūras, kādas jāizmanto Eiropas Savienības lēmumu pieņemšanā. Šis līgums arī regulē Eiropas Savienības iekšējo un ārējo darbību, nosakot tās kompetences, politikas un programmas. Abi līgumi kopā veido pamatus, uz kuriem balstās visa Eiropas Savienības tiesību sistēma. Tās ir augstākās tiesību normas Eiropas Savienības tiesību hierarhijā, un, lai gan par to varētu debatēt, tie tiek uzskatīti par augstākiem attiecībā uz dalībvalstu nacionālajām tiesībām. Pamatlīgumi nosaka arī Eiropas Savienības institūciju, piemēram, Eiropas komisijas, Eiropas parlamenta, padomes un Eiropas Savienības tiesas darbību un kompetences. Turklāt tie nosaka pamatprincipus, piemēram, tuvināšanās principu un proporcionalitāti, kuriem jābūt pamatā visām Eiropas Savienības darbībām. Pamatlīguma grozījumi ir iespējami, taču tie prasa visu dalībvalstu piekrišanu un ratifikāciju saskaņā ar to konstitucionālajām procedūrām, kas parāda dalībvalstu suverenitātes un sadarbības principu nozīmi Eiropas Savienības līmenī.